Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Spēja staigāt pārdabiski. Šodienas rakstu vieta. Bet bez ticības nevar patikt, jo tām, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir, un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā. Vēstule Ebrejiem, 11. nodaļa, 6. pāns. Šodienas pārdomas. Mateja evaņģēlijā lasām par notikumu, kad mācekļi, pārceļoties ar laivu uz otru krastu, ieraudzīja Jēzu staigājam pa ūdens virsmu. Mācekļi ļoti izbijās, taču Pēteris tomēr uzdrošinājās jautāt Jēzum: Kungs, ja tu tas esi, tad liec man nākt pie tevis pa ūdens virsmu. Kad Jēzus atbildēja nāc, Pēterim bija jāsavieno ticība un paklausība, lai spētu izkāpt no ierastās komforta zonas laivā un spērtu soli ūdeņos, kas nedod dabisku pamatu. Šeit svarīgi pamanīt, ka Pētera ieiešana pa ūdens virsmu balstījās ticībā un paklausībā Dieva vārdam. Patiesībā Pētera pamats nebija ūdens, bet gan Jēzus teiktais vārds. Arī šodien mēs esam ceļā uz ko jaunu un labu. Daudzu laivas metā stipri viļņi. Kādiem gribas jautāt, kur tad ir tas Jēzus, kas mums palīdzēs? Bet Jēzus ir tur ārā, ārpus ierastā, ārpus vecā. Viņš staigā pāri apstākļiem, kuri mūsuprāt var mūs noslīcināt, lai mēs atlaižam veco komforta zonu un uzdrošināmies, ticot un paklausot Viņa vārdam. Iet pārdabisku ceļu, iet uzvaras ceļu kopā ar Viņu. Šodienas lūgšana. Tēvs, lai kādi būtu apstākļi, es izvēlos ticēt un paklausīt Tavam vārdam. Paldies, ka paklausot Tev, es spēju staigāt pārdabiski, staigāt Tavā spēkā un Tavā uzvarā. Jēzus vārdā. Āmen.